Labdien, zīmes, klāt jūlijas, un skatīsim, ko taro kārtas zivu zīmē pareģo jūlijā. Zivīm šis ir patiešām mierīgs, sakārtots, bagāts, dāsns mēnesis, kad ir iespējams baudīt dabu, baudīt komfortu, baudīt mājīgumu, baudīt jebko un tādā ilgstošā laikā. Tiem zivu zīmes pārstāvjiem, kas tagad ir nolēmuši būt ļoti aktīvi, ļoti darbīgi. Šeit varbūt vairāk par mieru un tādu ļaušanos un nekustīgumu un nogaidīšanu, tādu sevišķu ātru lietu izdarīšanu neizdosies. Bet es gribētu teikt, izbaudiet visus procesus, izbaudiet katru procesu lēnām. Un tad, kad jūs kaut ko sasniedzat, vai tad, kad jūs kaut ko vēlaties, izbaudiet kādu brīdi šo un nelieciet nākamo jau latiņu augstāk, vai nelieciet nākamo, sprinta sacensību sev likt atkal. Izbaudiet dzīvi. Dzīves darbs. Jauni uzsākumi, jauna enerģija, jauni projekti, jauni sadarbības partneri, kaut kas jauns, interesants, katram savādāks, iespēja pielietot savu spēku, pielietot savu fizisko klātbūtni, savas idejas, parādīt sevi profesionāli un gudri. Nebaidieties šajā mēnesī parādīt to, kāda jums ir informācija, lai arī, pieņemsim, jums neviens sevišķi neprasa jūsu viedokli, daudzkārt šajā mēnesī būs iespēja parādīt savu informētību, savu zināšanu līmeni, un tas var palīdzēt daudzādā ziņā jums darbā iegūt kaut kādas jaunas prioritātes, kaut kādus jaunus uzsākumus, likt pārējiem jūs pamanīt, un līdz ar to saprast, ka uz jums var paļauties un jums var dot kaut kāds vairāk uzdevums, vairāk iespējas tiem cilvēkiem, kas strādā vieni paši, kas ir biznesmeņi. Šis ir laiks, kad jūs varat uzsākt kaut ko pavisam jaunu, jaunus kontaktus, jaunu biznesu, dibināt jaunu firmu. Atkal tikai savāciet pietiekami daudz informācijas par visu, tas būs ļoti noderīgi. Privātā dzīve. Privātā dzīve vairāk saistās ar šiverēšanu pa mājām, ar to atbalstu, ko mēs sniedzam viens otram dārzā, mājas labiekārtošana. Jūs redzat, tad augi ir jālaista, jāravē, zālīti ir jāpļauj, un attiecības šeit arī. Viņas ir kopjamas, laistāmas. Iesaistiet savu partneri visā tajā, ko jūs darat, neatgrūžiet, bet gluži otrādi aiciniet palīgā vai lūdzat palīdzību, un partneris jutīsies vajadzīgs, gluži vienkārši vajadzīgs, un tas jau ir ļoti patīkami. Tiem cilvēkiem, kas pašlaik meklē attiecības, es teiktu, nenoskumstiet par to, ka viss neiznāk tik ātri, pentakļi ir zemes zīme, viss notiek lēnām, visums redz, cik jūs esat cītīgs partneru meklējumos, atliek vien turpināt šo te patīkamo procesu, un viss būs auglīgi, Un padoms zivīm. Nenokariet degunu pie pirmām neveiksmēm un palūkojieties, ka jums vienmēr blakus ir atbalstītājs. Kāds atbalstītājs, redzat, vēl nosunīt, Mums katram ir kāds atbalstītājs, lai arī mēs šos būtnes vai cilvēkus vai dzīvniekus, mēs viņus tā kā varam arī nenovērtēt tā īsti, bet viņi ir tik ļoti tuvu mums. Tāds brīnišķīgs mēnesis zivis, lai top!